Visās Statoil degvielas uzpildes stacijās Latvijā turpmāk tiks tirgot dīzeļdegviela un benzīns, kas būs par 3% ekonomiskāks nekā Eiropas Savienības standarta degviela. Klients grib nobraukt tālāk, lielāku ceļu attālumu, bet par to pašu naudu. Šodien mēs mūsu klientiem esam priecīgi piedāvāt tieši to, ko viņš šobrīd arī no mums sagaida visvairāk - jaunu, ekonomiskāku degvielu. Degviela ar nosaukumu Mailis satur īpaši pēc Statoil Fuel & Retail pasūtījuma izstrādātas piedevas, kuras attīra dzinēju no nogulsnējumiem un aizkavē nogulsņu uzkrāšanos motorā, tā panākot efektīvāku degvielas sadegšanu. Vēl papildus īpašības ir degvielai Mailis Plus. Mailis Plus degviela dod uzlabotu dzinēju degvielas nosēdumu attīrīšanas īpašības, kā rezultātā uzlabojās veiktspēja un arī uzlabo dzinēju jaudas efektu, kā rezultātā ir lielāks uzrāviens un arī braukšanas komforts. Jauna veida degvielu Statoil mudinājusi izstrādāt pasaulē ar vien pieaugošā interesi par augstāku energoefektivitāti un videi draudzīgāku transportu. Jaunā tipa degviela tapusi daudzus gadus strādājot kopā ar zinātniekiem un degvielas pētniekiem. Fuel is not longer only fuel. Degviela vairs nav tikai degviela. Agrāk degviela bija ikdienas patēriņa prece, bet mēs redzam, ka tagad tā kļūst arvien attīstītāka. Tā var būt labāka motoram un tā var būt arī ekonomiskāka. Pirms pāris nedēļām Mailis tirdzniecība tika sākta Zviedrijā, un Latvija ir tikai otrā valsts, kurā Statoil Fuel & Retail sācis tirgot jauno degvielu. Pakāpeniski jaunā degviela tiks ieviesta Statoil degvielas uzpildes staciju tīklā visā pasaulē. Šī ir pirmā reize, kad šeit ārdi ievieš jaunu degvielu ar jaunu piedevu, kas ļauj nobraukt tālāk ar tiem pašiem litriem degvielas. Mēs ļoti uzmanīgi vērosim šo jaunās degvielas ieviešanu, kā tā noritēs šeit Eiropā, un tad mēs ķersimies pie tās arī Ziemeļamerikā. Latvijā jauno degvielu autovadītāji izmēģina jau apmēram 2 nedēļas, un kā apgalvo Statoil Fuel & Retail pārstāvji, uzņēmums jau saņēmis vairākas atzinīgas atsauksmes par jauno produktu.